FR22, hashtag FR22, visi piesako, noliec šito nost. Pasties kāds bafonkols buržujs un oligārks, vienkārši katru reizi ar savu vāģi vālē. Šodien laižam golfu, karoči, lieta ir sekojoša. Nometīs zemē un sasitīs, neaiztiec. Lieta ir sekojoša, jāizbrauc līdz Rūjienai, līdz Vilpulkai, jāizdara pāris lietiņas. Bet sākumā es domāju, ka ir jāuzfilmē vidiks par to, ka mums ir izauguši saules puķis un 2 maziņi arbūziņi. Labi, īstenībā ne par to video. Video ir par ko? Video ir sekojošs. Video ir par to, ka mums atnākuši materiāli. O kā vistas bļauj, vistas grib ārā. Jā, es domāju, ka jāuzfilmē fiksējs vidiks par to, ka ārpus kā bļauj. Tā bļauj kā ārprāts. Video jāuzfilmē par to, ka ir materiāli vakar atnākuši. Beidzot atnāca materiāli. Un, kā jūs redzat, šis un tas ir atnācis. Puķiks ir diezgan daudz, gan tāds, gan šāds. Tātad jā, davai, fiks uzfilmēsim. Izdomāju tomēr siltināt ar puķiku. Siltināšu ar puķiku, jo ir tā, ka man te kaimiņš, principā piespēlēs arī puķiku, tur pāri palika un vienkārši tur pa lēto dabūšu. Un es domāju, tad jāmauc ir arī viss ar puķiku. Tur nav ko vairs domāt un arī lētāk sanāks. Un tā finansējuma ir tā, ka ir tā, kā ir. Jo vienmēr, zin kā, vienmēr ir tā, šito joks atceros no kaut kādiem Facebookiem vai kur. Tiklīdz tev kaut kāds, ekstra piķis parādās, mašīnā izreiz, ping, lampiņa iedegās ar tādu smaidiņu, pārbaudīt motoru. Un tieši tā arī man tas sūda kārba nojuka, kārba jau atnāca jau, kārba ir koridorā no šitā rrr.lt. Paldies visiem, kas tur ieteica un tā. Atnāca jau diezgan ātri, pat pāris dienām reāli atnāca. Pat cik pat 270 plus tur sūtīšana, karoči ap 3 sotai kopā sanāca. Tā kā nav tik traki. Jā, principā jāgaida, ka džekam būs laiks nomainīt. Bet tagad ne pa to, tagad ne pa mašīnu ir materiāliņi, jā, puķiks. Man liekas, ka visai kvadratūrai es nepasūtīju viņu, jo principā, finanses bija tik, cik bija, bet es gribēju pasūtīt tā, lai ir no visa ir kaut kas, lai principā es varu sākt močīt, zin kā, un kamēr es izstrādāšu šito, tikmēr jau būs nākoša alga pienākusi un atkal varēs, pārējo, teiksim, piepirkt. Tāpēc, jā, es vairs neatceros, cik es te kvadrātus paņēmu, bet šitāds te puķiks, Tenapors EPS 60 laikam bija, ja? EPS 60, tas īsti tagad neredz, kur tas ir rakstīts, bet jā, simtnieks, ja? Puķiks, tas būs fasādei, un re, kur pamatiem šitāds te puķiks, EPS 100 laikam, šitais ritīgi cietais ar pusspundi, ja? Viņš kaut kāds dzeltenīgs vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, šitāds ar pusspundi, ciets piesnieks, ja? 5 cm biezumā. Tas ir pamatiem. Man liekas, ka man visam garumam es pasūtīju. Tur ir pāris pakas. Un līmes pasūtīju. To es vienkārši nevis pamēģināju, bet nopirku tīri armēšanai. Armēt pēc tam to puķiku, nevis līmēšanai. Un tāpēc es paņēmu pagaidām 5 smaisus, lai tīri saprast, cik tur aizies, kas ko kā, to jau pēc tam var piepirkt vēl. Tad ir rekur 2 ruļļi, man principā manai kvadratūrai laikam vajadzēja 3 ruļļus, bet jā, es vienkārši tur sarēķināju tā, lai viss man sanāk pa bišķim, tāpēc es paņemu 2 ruļļus pagaidām. Kā jau es teicu, kamēr es izstrādāšu tos, tikmēr jau varēšu piepirkt vēl rulli vai cik vajadzēs. Tad ir stūri, stūrs man liekas es nopirku jau visiem metriem, ja, es sarēķināju cik man vajadzēs. Un pasūtīja visus, man liekas, stūrus, logu ailēm, durvīm, tur vajadzētu principā sanākt visam. Un kas tad vēl te ir? Vēl mums ir grunts, ja? Jo es nezinu, ir tā, ka es savā laikā siltinājis, var teikt, jaunbūvs tikai, ja? Nav nācies, man liekas, ka kaut kādas tādas vecāks mājas siltināt. Vienmēr jaunbūvs, mēs, man liekas, nekad negruntējām tajā laikā, ja? Tikko jaunbūvu uztaisīt, mēs vienkārši līmējām un gatavs. Bet par cik viņi jau ir, es nezinu, viņi varētu būt bišķiņi, smēr, tā kā krīts, tā kā, viņi vajadzētu nogruntēt, lai tā līme līp klāt, lai tie puķi līp klāt.
vai vismaz nomazgāt viņu kārtīgi, bet, nu, es paņēmu šito te pie reizes grunts koncentrātu, jo viņš nebija pārāk dārgs. Viņi nedara tā, tu sabojās putuplāstu. Un paņēmu šitādu te koncentrātu. Viņš ir 1:5, principā 5 litri, jā, tā, cik tur būs 25 litri kopā sanāk, nu, redzēsim, cik pietiks, pamēģināt pagruntēt kaut kādu daļu, kaut kādu sienu. Un kas tad vēl te ir, jā, tad mums te ir vēl šitie te dībeļi, es neatceros, cik es viņus vairs gārus paņēmu, viņi principā plasmasnieki ir dībeļi, šitā te 18 centimetri laikam gāri viņi bija. Kaut kā tā, es tur izrēķināju, cik man vajadzēs. Nu, principā šitie man ir 2 kastes. Te ir 1 kaste un te ir 2 kaste. Dībeļiem es arī baigi grūti biju aprēķināt, ja, cik tur vajadzēs uz vienu loksni. Tur, nu, principā pa stūriem viņas močīs. Nu, redzēs, nu, zin kā, nu, sākumā ir diezgan. Un tad vēl ir šitā te putu līme. Šitā te putu līme es pamēģināju, jo es reāli izdomāju, ka jāiet uz līmi ar putām, jo daudz mazāk ķēpa, ja, nevis tur es kāds atceros mūsu laikā, tur spaiņus, tur mikserē to līmi, putekļi griežās, tur viss ir notašķījies, viss rokas līdz elkoņiem ar to līmi, un tad stibī tos spaiņus augšā pa stalažām, un, nu, drūmākā ņemšanās. Tāpēc es reāli, es redzēju vidikā, ka Džeki līmē ar putām, un es domāju, pamēģināšu arī, tad redzēs, cik daudz man pietiks, teiksim, ar vienu balonu pagaidāms kasti paņēmu, ja? Redzēs, cik ilgam laikā, cik lielajiem kvadrātiem man pietiks ar vienu šito te, ar vienu balonu. Un kaut kā tā, jā, tas ir principā, man viss ir, lai sāk. Nu, pāris štrumi jānopērk vēl. Pagaid, Dēliņa nedara tā, nemētā. Pāris štrumi vēl jānopērk, ir tā lāpsta garā, ar ko, teiksim, pēc tam armēt, jā, tā man nav. Un kas tad vēl? Kas tad vēl? Un pārējais, ja viss it kā ir, tur kaut kāda zāģa, ar ko piļīt puķiku un putu pistoli kaut kāda arī ir. Nav gan pat krutākā, bet kaut kāda ir, pastīsimies, kā viņš šancēs. Un, nu jā, tur ķēles, lai tur kaut ko uzsmērētu. Nu, principā jāmačī, urbis arī ir, jā. Un jāmēģina, jāskatās, nu, tā kā jāsāk ar pamatiem, nē, kādiem pamatiem, jāsāk ir ar logiem, jo es nezinu, vai es esmu stāstījis vai nē, bet man ir pasūtīti logi, viņi ir gatavi jau, bet vienīgais, jā, kā es teicu, bišķi ar finansēm, tagad sanāca ar tām mašīnām visām un ar to un ar šo, un vēl šitais bišķiņ iegriez, tā piegāda man bišķiņ iegriez, gribēju bišķiņ pateikt, es šito sūtīju no prof.lv, principā tādu maziņu antireklāmu viņiem ielikt. Ja jūs no viņas sūtat, tad, nu, bišķiņ skatāties līdzi un padomājat, divreiz varbūt kaut kur citur sūtīt, tā kā es nezinu, es bišķiņ neesmu apmierināts ar to, kā tas notika, jo es viņus pasūtīju 5. jūlijā, jā, 5. jūlijā pasūtīju un pagāja nedēļa, pagāja 2, un pagāja 2,5 vai kā, un es beigās viņam zvanu, atradu numuru, ko es saku, no, es tur pasūtīju jau 2 nedēļas atpakaļ materiāls, man vispār nekādas ziņas, nemiņas, ne kaut kāda e-pasta, ne kaut kāda paziņojuma, kas ko kā, vispār klusums. Es saku, nu, kas tad notiek? Tur, jā, mums tur kaut kas tur pietrūka kaut kāda dībeļa, un vēl kaut ko mēs tur piegāda, bišķiņ nevaram tur, tas, kas piegādā nebrauc uz jūsu galu kaut ko, un ko tur, kāds ir uz kādu galu, nu, tur taču piegāda pa visu Latviju, es taču nedzīvoju tur, labi, es saprotu, ka es nedzīvoju Rīgas centrā, ja? Vai pašā tādā ērtākā vietā, ja? bet nu, Latvija tad tomēr ir, nu labi, te ir 10 km līdz Igaunijai, bet Latvija tomēr ir to, un kaut ko viņi tur sāk tur čakarēties, ka viņiem tur nesūd, nevadot uz turien, viņi meklējot vēl gaidot piegādi kaut ko. Es saku, bļin, nu labi, nu tad dodiet tikko, kā jā, tūlīt dosim ziņu, un ko tur atkal paiet nedēļa, pusotra, atkal pilnīgi nekāds ziņas, viss klusums. Bļin, nu jaukaidījumi, tad atkal beigās zvanīja, nu manējā zvanīja, tur ritīgi, tur dusmīgi, tur norunājās, nu jā, un tad pēc tam nākošajā dienā man uzreiz zvanīja, jā, mums zvanīja tikko, jūs zvanīja, sieva zvanīja, un nu tad rīt mēs varam piegādāt. Es tāds, nu tad beidzot, jā, gandrīz mēnesis paiet, un tad beidzot varot piegādāt. Un tad, jā, un tad piegādīt būs 208 eiro. Es tāds, ko? Es saku, kā piegāda 208 eiro? Es saku, nu jā, tur ko, tas jau vēl ir pa lēto, un ko tas, nu jā, es biju domājis kaut kāds piesnieks varbūt, 208 eiro vienkārši, nu labi.
Un viņi saka, nu varētu jau sūtīt savu transportu, un ko tur? Es domāju, nu labi, nu kā, kur tad es tagad dabūšu kaut kādu transportu? Un, protams, ka bāzi ir Rīgā, un skaidrs, ka kilometri daudz salasās un tā tālāk. Nu labi, nu sūds ar visu, un arī nācās atkal 2 soļus nolocīt. Bet beigās es tā domāju, jā, cena viņam tam Profi LV bija vislētākā, jā, tur pa kaut kādiem pārdesmit centiem. Bet lūdzu piegādi tas, un beigās, man liekas, tur tas pats vien būtu sanācis, ja es būtu sūtījis kaut kur no depo, kur depo ir Valmierā, jā, tur būtu, cik tur ir tie kilometri savāktos. Tā kā, nu, tāpēc es saku, domāju divreiz, vai no tā Profi LV sūtīt, vai ne. Jā, un tas vēl nav viss, un beigās zvanu šoferis, viņš saka, nu tad jā, būsim tikos un tikos, nu tad būs, ja, lai izkrāmētu. Es saku, nē, es esmu darbā, nu sieva mājās ar 2 maziem bērniem. Viņš, kurš tad krāmēs? Es saku, nu kā, kurš, nu vai tad tu nekrāmē, vai tev nav krāvējs tā kā līdzi, kas izkrāmē? Viņš saka, nu nē, nu tev tā kā jākrāmē. Es tās biju jokai, es saku, nu kāds var izkrāmēties, es darbā un mājās sieva 2 maziem bērniem. Tā, pagaidzi, pastīkšos, vai rakstās, jā. Nu, tad beigās, jā, un beigās es tās... Viņš, nu es pat vācāru varu izkrāmēt. Es saku, nu vēl vācārs. Nu kur tik pagriez pauri, tur visur piķo, tur tik atskaiti un tik noskaiti. Tā kā, jā, nu tā. Nu, es saku, nu labi, nu sūds ar visu, nu vācāru. Tad atbrauc, pēc tam es biju darbā, manējā saka atbrauc, bet nu es te sarunāju, nu čomu, jā, kaimiņu čomu, reāli paldies Džekam, izpalīdzēju un atnāca un izkrāmēja, jā, atbrauc smagais. Un tur tas šoferis esot teicis, nu tad es tur arī palīdzējuši, un ko manējā saka, nu nevajadzēs, no dabūjām čali, kas izkrāmēs. Nu tad Džeks izkrāmēja, un beigās tas šoferis vēl manēja, nu tad vīrsums man 20 solīt. Manējā saka, nu bet nu es taču teicu, ka nevajadzēs palīdzēt, ka rekomend dabūjām tomēr, kas palīdzēs izkrāmē. Jā, bet viņš solīja 20, pa ko? Pa to, ka viņš, vienkārši no smagā pastūma putoplasta, tur ar vienu pirkstu var pacelt vienkārši līdz mašīnas malai, lai Džeks var paņēmt. Nu kāda baigie, visi grib haļavu nopelnīt, pat 10 minūšu darbu grib 20 nopelnīt. Tā kā, jā, nu es vispār, nu pirmkārt jau jā, laikam jau tā ir Latvija, es biju tāds bišķiņ izbrīnīts, ka man vēl pa izkraušanu vēl ekstra jāmaksā. Es taču jau 2 pāris sotaks jau pa piegādu samaksāju, kur tad tu piegādā, ja tu nevar izkrāmēt, tad sēdi atstāja visu mašīnu vai sēdi līdz nākošu gadām, kamēr, nezinu, tie putoplasti paši izkrausies, ja es samaksāju pa piegādu, atvedu un piegādā man, viņas nokrauja kaut vai tur pat ceļa galā, bet, kaut kāds, nezinu, bišķiņas viesis, bet, tāds man nesaprotams, bet, varbūt jau, ka tas ir normāli tā Latvijā. Tā kā, jā, tāds prikols. Labi. Principā tas bija tāds fiksais vidīgs, jo mums ir jāizbrauc trimers, jāsavāc un tā, un vairāk arī neko. Labi, pagaidām viss. Gaidiet nākošo vidīgu. Davai, čau, tiekās. Pasaki visiem čau. Čau.